Laba diena! Tas, ko šodien es vēlos pastāstīt, ir man ļoti būtisks šajā manas dzīves šajā posmā, kad es esmu uzsākusi tādu jaunu dzīves ciklu pēc šķiršanās, kur laulība bija ļoti, ļoti ilgus gadus. Es teiktu 18, bet ar jau tādu krīzi jau pirms tam, bet kopā bijām 18 gadus. Un es teiktu, ka tas ir tāda viena no lielākajām dzīves daļām, apzinātas dzīves daļām. Un iekšā ir palikusi sajūta, ka tas ir viss, kas es esmu vai biju. Un tad, kad šis posms beidzas un sākas jauns, tad ir tāda apjukums un neziņa, kāda tad tā dzīve tālāk būs, kādu es vēlos dzīvi, kas es vispār esmu jaunā dzīvē, un kas tad ir tas, kas nestrādāja, kas bija tās lietas, kāpēc beidzās tā dzīve, ko paņemt no tās, ko mācīties, kur ieskatīties, kādus dārgumus paņemt līdzi un kas ir tās smagie akmeņi, kuri ir jāatstāj, kurus ir jāizmet upē vai jūrā un jāatlaiž, un viss, un tas vairs nav, tā vairs nav patiesība. Un šajā posmā tagad ir 3 gadi, es esmu ļoti daudz mācījusies, ļoti daudz sapratusi, ļoti daudz ieskatījusies sevī, ļoti daudz izsāpējusi, ļoti daudz priecājusies, un šobrīd ir tāds brīdis, kad ir tā skaidrība daudz lielāka un gatavība dalīties un stāstīt, lai, ja jūs esat tādā brīdī, kur ir uz pārmaiņām briest, vai ir notikušas pārmaiņas, vai ir vēlme jau esošajā tomēr preventīvi paskatīties, kas ir tas, ko vēl var uzlabot, lai tas būtu vēl labāk. Tad šis ir tieši tas, kas varētu palīdzēt. Tas, ko es gribu šodien izstāstīt. Tātad, priekš manis pats galvenais, ko es esmu sapratusi, par to, ka mēs nemākam komunicēt. Un tas nav tikai Latvija vai postpadomju valstis, tas ir vispār gadsimtiem ietrenēti veidi, kā mēs komunicējam, kuri attiecības īsti neuzlabo, padara sliktākas, un attiecības šis komunikācijas veids nesatuvina mūs, bet drīzāk šķeļ. Un šo ieraugot un apzinoties, ir ļoti daudz jautājumu, kā tad savādāk. Un teikšu godīgi, tas nav vienkārši, jo ja kaut kas ir pierasts darīt gadsimtiem, tad vienā dienā no viena arī šī stāsta nav iespējams izdarīt būtiskas izmaiņas. Jāvar šo tēmu izgaismot, iekustināt, un ir vajadzīgs tāds iekšējs lēmums, tāda iekšēja skaidrība, jā, es vēlos iemācīties, es vēlos saprast un izprast, kas ir tas, kā es komunicēju ar sevi jau pirmām kārtām un ar apkārtējo pasauli, kas rada patīkamas vai netik patīkamas sekas. Tāpēc šo klausies tad, ja tu tiešām jūti rezonanci un pamēģini tiešām paklausīties un pieslēgties. Ja jūti, ka tas nav par tevi, ka tev viss ir super attiecībās un draudzībā un sevi mīli bez nosacījumiem, proti sevi uzklausīt un būt klātesoši arī otram
un pieņemt pasauli. Tad šito neklausies, netērē savu laiku, un lai tev jauka diena un dzīve. Bet visiem pārējiem, kuri sajūt vēlmi tomēr sadzirdēt un uzzināt, tad tuvākā, es ceru, pusstundas laikā iekļaušos, paklausies manu sakāmo. Tātad, lielākos savus dzīves daļu es esmu dzīvojusi tādā sajūtā, ka man trūkst pieņemšanas. Es nejūtos pieņemta, es nejūtos saprasta, es nevaru te iekļauties, es nejūtos mīlēta, es jūtos ļoti atdalīta no cilvēkiem, ļoti vientuļa. Pat, ja ir daudz cilvēku, pat, ja daudz tur viss kaut kas notiek, pat, ja esmu attiecībās, pat, ja viss it kā ir, es jūtos vientuļa, nesaprasta, nepieņemta. Un tagad, kad es šo mācos, nevardarbīgo komunikāciju, ko izstrādājis ir Maršals Rozenbergs, bet patiesībā tas ir balstīts uz arī gadsimtiem zināmu tādu ticību, pārliecību, kas saucas ahimsa, jeb nevardarbība pret dzīvību. Un komunikācija arī ir tas, kas var veicināt dzīvību vai padarīt mūs nedzīvus un tā kā bez enerģijas. Gan komunikācijā, gan attiecībās, būšanā ar citiem cilvēkiem. Un mācoties šo nevardarbīgo komunikāciju, es beidzot sapratu, kur ir tas āķis, kāpēc esot pat starp 100 cilvēkiem, vai arī attiecībās divatā ir tāda vientulības sajūta, ka tu nevari tikt klāt otram, un otrs jūti, ka otrs arī tevi īsti neredz. Un izrādās, tie ir tādi paterni, kurus mēs izmantojam kā normu, kā kaut ko pilnīgi pat labu, ar ļoti labiem nodomiem. Paterni komunikācijā, kurus es šobrīd vēlos jums pastāstīt. Tāds pirmais, vislielākais un man liekas, populārākais ir padomu došana. Mēs ļoti, ļoti vēlamies, un mums ļoti patīk citus glābt, citiem dot padomus. Un kad otrs dalās, mums liekas, ka tas ir tas, kā mēs varam būt priekš viņa. Es takšu pateikšu, kā tev to risināt. Kaut patiesībā otrs vēlas vienkārši padalīties, jo tas, kas notiek ar mums katru, ir patiesībā mums tiek dots tāpēc, ka mēs ar to varam tikt galā, ka tas ir kā mums iedod 2 kg hanteli, un mēs vienkārši stāstam, man iedeva 2 kg hanteli, es jūtos satraucies. Vai es to varēšu pacelt, vai es varēšu, ko man ar to darīt, kā man īsti jādara. Tā vietā mēs visu laiku, un es pat nejautāju, jo man ir patiesībā interese, kaut kur iekšēji man ir interese, kā es to varēšu, vai es tikšu galā. Bet otrs nāk jau, reku, es tev pat tavā vietā varu viņu pacelt, es tev visu viņu izdarīšu, es tev tā jādara, tev šitā jādara. Un viss, un tā kā tur arī rodas tā sajūta, mani neredz, īstenībā neviens man nedzird, nevienam neinteresē, ko es pieredzu ar šo hanteli, kas notiek manī. Un, protams, tas neizslēdz brīžus, kad es pats mēģinu, mācos, daru, un tad, es eju pie otra, klau, parādi, kā vēl varētu ar to hanteli. Tā kā es tiešām gribu zināt. Un tad mēs esam klātesoši, labi, es daru tā, varu darīt vēl tā. Bet pēc būtības, kamēr tas netiek jautāts, tikmēr mēs esam vienkārši priekš otru, mēs esam klātesoši, mēs dzirdam. Otrs tāds ļoti populārs ir mierināšana. Kad viss jau nav tik slikti, viss būs kārtībā, tu jau neesi vainīga, un tā kā visu laiku samazinot šo otra cilvēku pieredzi, jo
vienam būs būtiski un sakustinās daudzas emocijas, pieredzēt, nezinu, es ieraudzīju, putniņš nomira. Otram, tiešām nomira kāds tuvs cilvēks. Bet abas šīs pieredzes ir vienlīdz nozīmīgas. Varbūt nevis pēc svarīguma, bet tādā ziņā, ka tam cilvēkam tas ir svarīgi. Un ja man ir svarīgi būt ar šo cilvēku, tad es pieņemu, viņam sāp. Viņš tiešām pārdzīvo un lielas jūtas par šo notikumu. Tas veido saikni. Pretējā gadījumā tas atkal šķeļ. Tad ir stāstu stāstīšana, kur otrs dalās par savu pieredzi un notikumu un pārdomām, un tad mēs ienākam ar visu gudrāko savu, bet kā man bija, un es zinu, un vispār, un kā vēl ir, atkal tādā veidā mazinot otra cilvēka pieredzi un atklāsmes. Arī kāds šito klausoties varbūt domā, es to jau zinu, tas ir loģiski, tas ir saprotami. Bet priekš manis tas ir liels tā kā... Protams, ka es kaut ko no šī jau zināju, bet šobrīd es to ļoti iemiesoju un praktizēju un ieraugu, Dievs, taču, kāpēc mēs to... kāpēc mēs to daram, ir skaidrs, tas ir kaut kā iemācīts, iegājies kultūrā, bet es ieraugu tā kā, cik ļoti dziļi tas aiztais ciet, norobežo, uzliek sienu pret citiem. Tālāk, arī ļoti populārs, un arī, kur mēs domājam, kad ir, tā kā mēs daram labu darbu, ka mēs žēlojam, ka mēs tā, man ļoti žēl, ka tev tā notika, un es tiešām jūtu līdzi, kur arī viens ir just otram, es jūtu, ka tev tas sāp, ka tu esi bēdīgs, un es tā kā esmu līdzās un atbalstu tavu pieredzi, un tā kā vairāk caur tādu spēka iedošanu tam, kad atzīšanu, jā, bet žēlošana ir kā, tu nāpaciņš, ka tev kaut kas tāds, it kā tu būtu vājš, ka tu to nevar izturēt, ka tev tas ir jāpiedzīvo. Un tas atkal rada distanci, atkal tā kā atgrūšanu, un šis viss var notikt neapzinātā līmenī. Es šo mācoties saprotu, ka man tādas atklāsmes, skaidrs, kāpēc es esmu sarunās sajutusies to tādu vilšanos un tādu tā kā bezjēdzības sajūtu par vispār šīs sarunas bezjēdzība, jo neko negūstu, vai drīzāk pat tā kā paliek sliktāk, ja? Un nevienmēr mēs varam saprast, kāpēc tā, jo mēs nezinām šīs teorijas par to, kas īstenībā atdala un kas vieno, un tā. Un tad ir vēl vairākas, kuras neiedziļināšos, bet es tā kā nolasīšu, un ja tev ir interese, tad pēc tam sazinies ar mani, es šo sarakstiņu labprāt padalīšos, ja? Tad ir tas, ka mēs salīdzinām sevi ar otru, labojam otru, kad nē, tu noteikti kaut ko ne tā saprati, kad mēs noliedzam emocijas, kad otrs kaut ko jūt, mēs tā, beidz, pasmaidi, taču nav tik traki. Vai pratinam, šis mans viens no mīļākajiem, kur man vienmēr ir licies, ka man pat iesauc par izmeklētāju capu, tāpēc, kad man likās, ka tā es ļoti piekļūšu tam cilvēkam, ja es viņam visu laiku, kā tev tas, kāpēc tev bija tā, kas tev tā, un tā kā es visu laiku, man liekas, ka es gribu ielīst, ka es gribu satuvināties, bet patiesībā ne jau tas vajadzīgs cilvēkam, ka es tur šausmīgi viņā lienu iekšā un visus detaļas gribu izzināt, bet ka es esmu klātesoša viņam, ka es tiešām sadzirdu to, kas viņam ir sakāms, ko viņš redz un sajūt. Un tad ir vērtēšana un nosodīšana par jebko, ko mēs redzam otrs, ko dara vai nedara pareizi vai nepareizi. Ja? Tad ir pamācīšana. Ja? Tev vajadzēja tam video ieslēgt gaismu, kad tu filmē. Tev vajadzēja īsāku viņu. Tev vajag tā un šitā. Ja? Tad ir sacenšanās, piekrišana,
pat ja mēs tā kā īsti nejūtam, ka tas cilvēks, ka ir ok tas, kas notiek, bet mēs tā kā, nu jā, labi. Un pārspīlēt slavināšanu arī, jā, kad tu esi vislabākais, tev noteikti izdosies un tā, kur atkal mēs tā kā kaut kur gribam cilvēku nolikt tur, kur viņš varbūt nav šajā brīdī, kur viņam ir vajadzīgs atkal klātbūtne un atbalsts tajā, kā viņam ir. Nevis kaut kur, nē, šitajā neesi, ceļam tevi augstāk vai zemāk vai kaut kur citur. Nu, lūk. Tātad šie, kā manuprāt, man šķiet, ka viņi ir tādi bezmaz kā pamatlietas, ko mēs daram no pamošanās brīža. Mēs tur jau kaut ko analizējam un vērtējam, jau kaut ko jau kritizējam sevi, jau kaut kas ne tur tas vai šitas. Visu laiku notiek šie paterni, domāšanas, kas pirmkārtām jau atdala mūs pašus no sevis, jo tieši tāda paša distance, kā mēs izjūtam pret citiem cilvēkiem, kad viņi ar mums šādi komunicē, tieši tādu pašu arī mūsu iekšējā būtība, mūsu sirds izjūta pret sevi, pret to mūsu domāšanas veidu, un tā kā notiek atdalīšanās, notiek aizvēršanās, un tā kā jau bezcerība pat dzīvi vispār. Neviens te man nedzirdēs, pat es pati sevi nedzirdēšu, pat pati es sev nevaru iedot klātbūtni un pieņemšanu. Tad, ko vispār darīt, ja? Nu, lūk. Sāpīgais ir izgaismots, un tad ir ceļš. Ceļš uz to, kā var savādāk. Un šis ceļš, kā jau es minēju, nav tāds vienkārši un re, ko es iedevu, un re, ko es sapratu, un re, ko es daru. Jo, piemēram, es mēģināšu dot tādus vienkāršas lietas, kuras var izmantot jau tagad, šeit un tagad, šodien, bet ir lietas, kuras prasa tādu pievēršanos un apzināšanos un mācīšanos. Kā piemēram, viens no ir emociju apzināšanās un vajadzību apzināšanās. Ja? Un kā var redzēt, šis saraksts ir diezgan liels. Un tā ir valoda, kas satuvina. Tā ir valoda, kas veido kontaktu. Emocijas ir priekš saiknes veidošanas, priekš sevis apzināšanās, priekš citu apzināšanās. Bet tas ir kaut kādā veidā mums zemapziņā ieprogrammēts, ka emocijas ir sliktas, vai labas, bet visu laiku tā kā tiek kaut kas, no kā vajadzētu tā kā no karsta kartupeļa, atkratīties. Jā, nevis, interesanti, kāpēc es tā jūtos, par ko tas ir? Kāpēc otrs tā jūtās? Ok. Kā tas ir viņam? Emocijas un otrs ir vajadzības. Universālas, cilvēciskas vajadzības, kuras arī tiek diezgan nonivelētas kaut kur mums zemapziņā un arī apzināti ir dzirdēts, kad tā kā tur, piemēram, vakar ļoti foršs brīdis, kur mana meita visu laiku grib kaut kā sev pievērst uzmanību un kaut ko tur runā, un var just tā kā it kā ar vērtējumu, ka tam nav tāda īsti vērtības. Ja? Vienkārši kaut ko izpaužās, kaut ko dara. Un man dēls saka, tu tikai gribi sev pievērst sev uzmanību. Un es jau mācos kādu laiku šo nevardarbīgo komunikāciju, un es tā kā piefiksēju vajadzību. Ir tāda cilvēciska vajadzība pēc uzmanības. Un tā ir normāla cilvēciska vajadzība. Tas nav nekas, kas ir slims, nepareizs, no kā jātiek vaļā. Tas ir ok. Šī ir dabiska vēlme. Viņa var kļūt tā kā nepatīkama vai apgrūtinoša, ja tas ir viss, ko mēs visu laiku tikai uz šo, un es viņu gribu jau kaut tā slimīgi, ja, tā kā. Bet ja es viņu apmierinu, un ja es apzinos citas savas vajadzības, ka varbūt īstenībā es visu laiku mēģinu šo vajadzību pēc uzmanības piepildīt tikai tāpēc, ka man pietrūkst saikne ar sevi, ar citiem, vai cita kāda vajadzība, tad es tā kā mēģinu kompensēt, ja? Bet ja es apzinos
kādas var būt vajadzības un kāda man ir patiesa vajadzība, tad es varu veselīgi paprasīt uzmanību. Nu, lūk, un šajā vakardienas situācijā, kad man dēls viņai saka, tev vienkārši grib uzmanību un ar tādu nosodošu tā kā vērtējumu, tad es saku, jā, viņai varbūt ir vajadzīga uzmanība, pēc uzmanības. Es viņai arī pajautāju, vai tu gribi uzmanību? Un visi tā kā apstulba, ka tā drīkst būt. Un tā kā jā, viņi grib uzmanību. Un tā kā visi tā pēkšņi atslāpst, viss ir ok, visi gūst uzmanību, un pēc mirkļa arī dēls sāk kaut ko vāvuļot, un es viņam saku, vai tu arī ir vajadzīga pēc uzmanības? Viņš tā, jā, man ir vajadzīga pēc uzmanības. un visi ir pieņemti, visi ir atzīti, visi ir ieraudzīti, uzklausīti, un ir saikne, un ir attiecības, un ir miers. Nu, lūk, un arī šos sarakstus, ja tu vēlies saņemt, tad zem šī video ir lietas sirsniņu, un es tev nosūtīšu informāciju, lai tu vari sākt iepazīties un sākt izprast, kas tad mēs cilvēks vispār esam, kāda ir mūsu tā sarežģītā uzbūve, lai varam būt saiknē ar sevi un citiem. Un tagad es gribu padalīties ar pēc iespējas vieglākām pieejām, tādām, ko mēs varam jau sākt darīt, lai pārtrauktu šo distances radošo, jeb dzīvību neveicinošo komunikāciju paternus, un lai mēs lēnām sāktu ieviest saikni veidojošas un dzīvību veicinošas saiknes un komunikāciju. Tātad pats vienkāršākais. Tad, kad mēs runājam ar otru, vai arī esot klusumā un paklausoties, kas mūsos notiek, kādas domas, vai rakstot, piemēram, ka mēs vienkārši klausamies. Bez nekāda, kas man būs jāatbild, kas man jāsaka, kas tur, par ko tas ir, vērtēt, vai tas tur tā vai šitā, vienkārši būt. Maksimāli atvērti, ar ausīm vaļā, sirdi vaļā, klātesoši, ķermenī, var elpot, sajust savu ķermeni, būt klātesoši vienlaicīgi sev un otram un klausīties. Viss. Es klausos, es dzirdu, jo es ar savu ķermeni un ar savu attieksmi parādu otram, es esmu te, es esmu priekš tevis un es klausos. Viss. Ielpa, izelpa. Jo? Kāpēc ielpa, izelpa un kāpēc tāds? Tāpēc, ka tas var būt ļoti grūti. Jo tas, kur šie pierastie mehānismi, ka mums ir jāglābi, ka mums ir jārisina, ka mums ir ātri jātiek ar to gaļā, tas ir tas, kas ir ķermeniski jau iestrādāts. Un tāpēc būšana vienkārši otram klāt, klausīties, klusējot, vai arī sev vienkārši apsēžoties, klausoties, kas tur notiek, pat ja tur ir kaut kāds sviests mēs vērtējam to kā kaut kādu sviestu. Jā, šī klātbūtne un šī klausīšanās var būt neērta fiziski, pilnīgi tā, ka tāpēc ļoti būtiski un palīdzoši mācoties šo empātisko komunikācijas veidu, reizē arī veikt kādas fiziskas prakses, atbrīvojošas, somatiskas, vienalga, kas palīdz, vai ko jūs zinat, kā labu esam. Tātad, klausīšanās. Ļoti vienkārši, nevienkārši, bet tātad bez nekāda. Vienkārši tajā ziņā, kad nekas nav jāzina, ja, un nav jāizdomā, bet es vienkārši esmu klātesoša. Un otrais solītis, ko var likt klāt, tad, kad jau tā kā ir tāda droša sajūta ķermenī, ka es dzirdu, ka es atkārtoju, ko otrs saka. Piemēram,
Otrs stāsta, man tur kaimiņš vakar bļaustījās, un man tas tur bija jutos, es tur dusmojos vai kā, un tas besīja, tā kā visticamāk otrs tur vairāk ir tādās ne tik sajūtu, emociju apzināšanās, bet vairāk tādās, tad es varu atkārtot, es dzirdu, ka tev vakar kaimiņš bļaustījās. Es dzirdu, ka tev tas besīja. Jā, un tā kā atkārtot otra teikto, diezgan, tā kā tieši to, ko teica otrs, neinterpretējot, tā kā tādā ziņā, kad, jā, stulbais kaimiņš, jā, kāpēc tas var jādara, jā, tur, tā kā neliekot iekšā neko vēl klāt, kaut kādus tur papildu elementus, atkārtojot, ko otrs saka. Es dzirdēju, ko tu saki, es dzirdu. Un tad var vēl pārjautāt, jā, vai es pareizi dzirdēju? Un es atzīšos, ka, protams, sākumā tas var likties mākslīgi, jo mēs satraucamies, vai es pareizi kaut ko daru, vai es tā kā... Un tas ir okei. Un tas ir tieši tāpat kā to hanteli, jo sākumā tas būs... Tad pēc tam jau easy. Bet kamēr nav tas, kamēr nav tikts pāri tam sākumā, tikmēr nav tā iespējams tikt pie tā vieglā. Tā kā tas ir okei. Un tad trešais solītis, ko var likt šim klāt, tad, kad jau ir daudz maz iepazītas šīs, kādas var būt emocijas, kādas var būt vajadzības, tad var sākt likt klāt šai refleksijai, ko jūs dzirdat no otra. Varat klāt, tu iespējams biji dusmīgs, ka tu dzirdēji, ka kaimiņš bļāva. Jo varbūt tavu vajadzība pēc miera netika apmierināta, jeb tā kā tu nevarēji sajust mieru, piedzīvot mieru un tādā veidot dabiskā, cilvēciskā veidā, ne tehniskā, bet minēt un būt ar otru tajā, kā viņam ir. Un parādīt, ka tā kā ar interesi un šis veids, kur mēs minam to, kur cilvēks ir, nevis kur viņam ir jābūt, bet tur, kur viņš ir. Tas var būt palīdzošs, jo ja mums ir tā lielā cilvēciskā vēlme, es gribu palīdzēt, tad tas ir veids, kas tiešām var palīdzēt. Tad, kad mēs parādam, cilvēks jau piemēram, tur man besīja, ko es saku, tu esi dusmīgs. Un otram tas ir kā iestīties spogulī. Piemēram, ja es pieeju pie spoguļu un ja es dzīvoju vienkārši man netīriem matiem un tur kaut kāda nekāda, bet es pieeju pie spoguļu un ieraugu, tā kā netīri mati, ir tā kā kaut kāds drēbes ne tāds, īsti labi, tā kā nejūtos, un davai es kaut ko gribu izmainīt. Tad tas tieši tāpat strādā šī refleksija, kur mēs pasakam, tu esi dusmīgs, tu biji dusmīgs. Tev vajadzīja pēc miera, tā kā tika pārtraukta, jeb tu sajūti uzbrukumu, tad tā mirklī cilvēkam ir šis moments, kur viņš tikai ieskatās spogulī. Jā, un īstenībā varbūt pat tas notiek tik bieži, un īstenībā es jūtos dusmīgs visas dienas garumā, tāpēc, ka visu laiku tur bļaustās. Un tātad šī cilvēka, tas ir pats cilvēks, to ir tā kā vēl skaidrāk apzinājies, kur viņš ir. Jā, bet tas ir it kā noticis ar mūsu palīdzību, mēs esam bijis tas spogulis, bet tas nav bijis vardarbīgi, tāpēc, ka mēs caur pieņemšanu esam to veikuši caur pieņemšanu, tur, kur cilvēks ir, nevis caur mēģināšanu, tātad viņš ir tur, un man viņš ir kaut kur citur. Tad ej prom no tā dzīvokļa, un tad vispārēji salamā tos kaimiņus, un tad vispār tā kā, tā kā viņa vietā jau visu gribam tur mainīt, jā. Tātad šie ir tādi trīs punkti, ko var sākt jau darīt, īpaši šie pirmie divi, kas ir par
klātbūtne klausīšanās un atkārtošana tam, ko teica otrs. Ja? Šie pirmie divi ir jau tādi izmantojami. Jebkurš to var izmantot. Tas, ka mēs jau minam emociju un vajadzību otra cilvēka, tas jau ir tāds, kur es esmu jau pastudējis un jau apzinājies un izpētījis jau arī caur sevi. Un vēl viens, ko es šajā video vēlos padalīties ar tehniku, ar pieeju, jau tādā konfliktu risināšanā. Un bieži vien tieši tad, kad mums ar otru cilvēku rodas kaut kāda, tā kā, dēļ viņa rīcības ir kaut kas, un kaut kas rodas neforšs, un rodas distance, un dusmas, un visas šīs arī emocijas, un tad mūsu tendence, kā mēs to risinam, un kā mēs to daram zināmu, arī ir diezgan, tā neveicina saikni, tā neveicina sapratni un pieņemšanu, tā neveicina to, ka otrs tiešām ieklausīsies, būs klātesošs un kaut ko varbūt arī mainīs savā rīcībā. Drīzāk būs tāda cīņa par to, ka jā, bet tas tāpēc un tāpēc. Un šis veids, kā mēs parasti darām, ir tas tu, bet tev, tu atkal tā kā otrs ir vainīgs, otram ir jādara tas, otrs ir tāds un šitāds, un visu laiku tā kā noņemot to, nevis rādot, kā es jūtos un kas man ir vajadzīgs, bet tu un tev droši vien tāpēc, un tu esi slings, un tāpēc tu nedari, un visādi tā kā uzbrūkot par to, kas ir noticis, kur iespējams cilvēks pat nav to gribējis apzināti nodarīt, ja? Bet arī kaut kādas nezināšanas, nesaprašanas pēc. Un šī stratēģija nestrādā īpaši ilgtermiņā, un bieži vien tieši tāpēc attiecības, šī saikne nomirst, iznīkst, un agri vai vēlu notiek šķiršanās vai distancēšanās, un beidzas draudzības, beidzas attiecības. Bet tas arī ir tik ļoti pierasts. Mēs esam pieraduši šādi runāt un darīt un rīkoties, un arī es tur esmu pabijusi. Un šis veids, kas arī noteikti ir dzirdēts par to, ka es pati uzņemos atbildību par to, kā es jūtos, un komunicēju to ar otru, paliekot pie sevis, paliekot pie tā, kas ir mana pieredze, kā es to izdzīvoju, lai otrs var saredzēt un sadzirdēt, cik tas tev ir svarīgi. Kā tu patiesībā jūties par kaut kādu viņa rīcību, kas viņam liekas nekas īpašs, bet tev tas nodara lielas sāpes. Bet kamēr mēs paliekam pie tajā, kur tu to dari un tāpēc tu esi slikts, otram tā kā, ko? Kāpēc? Kāpēc tas ir slikts, ja es to daru? Es vienkārši tāds esmu. Bet ja mēs parādām to, man sāp, kad tu dari tā, jo man tas raisa skumjas, vientulību. Klasiskais un populārais piemērs šajā ir par mūsdienu tādu lielāko sērgu par telefoniem, un arī tas bija mana tāda sāpe, kad mēģinot sarunāties ar otrs kaut ko tikmēr tur ātri telefonā vai skatās vai ko un nedzird, ja. Un tā kā mana tā pieeja bija, ka tā kā, beidz, tā kā telefonā, esmu par tevi runāt, tā kā, un viss. Un tā kā, bet es tevi dzirdu, kas ir, runā, ja? Kur tāda veselīga pieeja būtu ievērot četrus tādus soļus, arī, ja, ne sintētiski, un man ir jāsaka tur teikums teikumā, vārds vārdā, bet tā dabiski, vienkārši viņi ir sākumā, varbūt liekas kā tehniski, bet ar laiku jau var ieiet tajā sajūtā, kā tas ir, kad es tā kā fokusējos uz to savu pieredzi. Un arī šī tehnika būs sarakstā, kur emocijas un vajadzības, ko es nosūtīšu, ja tu ieliksi sirsniņu komentārā. Tātad šī tehnika ir par to, kā es palieku pie sevis. Un pirmais, es padalos ar šo, ko es novērojums, ja? Kad
mēs sarunājamies, un tu skaties telefonā vienlaicīgi, ja, tātad, kas reāli notiek konkrēta. Nevis tur, tev neinteresē, es stāstu, tu neklausies. Ja, tā kā bez šitā vienkārši fakts, kad es runāju, un tu skaties telefonā, es jūtos skumji, es jūtos vientuļa, un es jūtos arī dusmīga. Jo es vēlos, tātad šīs bija emocijas, ko es izjūtu tajā brīdī. Ja? Un forši, ja mēs to varam tā kā nokomunicēt tādā brīdī, kad viņas nav pašā varbūt augstākajā, ja, tā kā es jūtos, tā kā, ja tas var, pirmkārt, mums pašiem nebūs tā kapacitāte to tādā caur sevi palikt nenosodīt, ja, tā kā mēs pa priekšu dodam empātiju sev, iečakojamies, jā, es tošu tā, es gribu to padalīties, ja. Un tad es padalos, kad tātad, jā, es jūtos skumji, vientuļi, dusmīga, un tad es pārēju uz trešo punktu, kur es saku, jo man ir vajadzība pēc tuvības, pēc sapratnes, pēc pieņemšanas, ja, jo es gribu, lai otrs dzird, ko es stāstu, līdz ar to man vajadzīga visa viņa klātbūtne. Ja, un to es varu piedzīvot, es to piedzīvoju tad, kad es redzu, ka cilvēks ir klātesošs, kad viņš ir ar visu ķermeni, ka viņš skatās uz mani, kad es redzu, ja, ka viņš klausās, sajūtu arī ar ķermeni, ka viņš klausās. Un tad ir tas 4. solis, kuras lūdzu, vai tu varētu lūdzu, kad mēs sarunājamies, nolikt telefonu malā un būt priekš manis tā kā klātesošs. Ja, tātad 4 soļi. Jā, pizelpa. Jā, iespējams, tas izklausās sarežģīt šajā mirklī. Bet arī šeit mēs atceramies, ka galvenais sākt iepazīt šo valodu, kas veicina saikni ar sevi un citiem, kas ir emocijas un vajadzības. Un tad jau, kad mēs šo valodu esam arvien vairāk sevi ielaiduši iekšā, un es viņu saucu par dvēseles valodu, jo, manuprāt, tas ir tāda mana izpratne, ka tas ir tas, kā dvēsele pieredz šo dzīvi un šo ķermeni caur emocijām, caur tad cilvēciskas visas šīs emocijas un vajadzības, tad dvēsele var, tas tev ir tā, tu pieredzi šo dzīvi tā, un tā veidoja šī saikne. Sev ar sevi un ar citiem. Nu tā. Un kā jau es minēju, šis viss ir varbūt pat saprotams. Un es esmu dzirdējusi, ka cilvēki saka, jā, es to zinu. Bet tas, kur ir tā grūtība, ir tajā, ka nevienmēr mēs to spējam praktizēt un reāli izmantot ikdienā. Ja? Jo ikdienā reāli notiek tas, kas ir pierasts ķermeniski prātā, ko mēs esam pieraduši teikt, ko mēs esam pieraduši uzvesties, darīt, ja? Un kamēr nav cita prakse, kamēr es neesmu iemācījusies to hanteli cilāt, reāli, fiziski, tā kā iemiesoti, tikmēr mēs nespējam nekā savādāk darīt. Tāpēc šo es noteikti aicinu praktizēt, un es ielikšu informāciju par to, kā to var praktizēt ar mani, ar manā pavadībā, un jā, arī izmantot šo, ko es šodien izstāstīju, un materiālus, kurus jūs saņēmāt vai saņemsiet, likt lietā ikdienā un reāli praktizēt. Lai mums patiešām veselīga saikne ar sevi un vienam ar otru
un ar pasauli un ar dzīvi kopumā. Paldies!